Sveiki! Šī ir mana otrā pamācība, un šajā pamācībā es jums parādīšu, kā uztaisīt vienkāršu CS banneri. Tā. Ejiet savā Photoshopā un izveidojam jaunu failu ar izmēriem 468 x 60 un spiežam OK. Tā. Nedaudz lag, bet OK. Tā. Un šis mums būs darba lauks. Tā. Mums vajadzēs kādu fonu, jeb background. Tātad ejam internetā un Google meklējam The Dust 2 un spiežam attēli. Izvēlamies sev tīkamāko. Piemēram, šis. Un kopēt attēlu un atpakaļ uz Photoshop. Edit un paste vai vienkārši Ctrl+V. Tad, kad attēls ir ielikts, spiežam Ctrl+T un parādās bultiņas. Un turot shiftu, samazinam. Ja neturēsiet shiftu, vienkārši viss izstaipīsies. Nedaudz par mazu. Apmēram tā. Apmēram tā būs labi. Tā. Tagad mēs varētu nedaudz paspēlēties ar attēlu un paskatīties, kas notiksies. Labi, nē, tas kam nedara. Vienkārši spiežam cancel un ņemam savu teksta rīku un iezīmējam ap šo rajonu. Nedaudz lēns process, bet šeit rakstam, piemēram, jūsu komūnu nosaukumu. Kaut kas nav ritīgi, bet nezinu kas. Bet tūlīt vajadzētu aiziet. Jā. Labi, kaut kas nav ritīgi. Vienkārši ierakst. Labi. Ir ierakstīts, bet vienalga. Izdzēšam šo, jums nesanāca tā kā man, un pārliecinamies, lai krāsa ir melna. OK, un vienkārši uzklikšķinam. Pārāk liels izmērs. Ap 48. Vajadzēs nedaudz samazināt. Lūk tā. .lv. Tagad izvēlamies fontu. Manā gadījumā tas būs šis. Tas ir, kas saucās Kalame. Tā. Fonts tā kā būtu. Tad vajadzētu sākt likt klāt animācijas. Spiežam Windows. Un Animation. Lūk, šeit arī ir lodziņš. Uzspiežam uz mazo ikonu šī labajā apakšējā stūrī. Jā. Un
Tā, šis būs pirmais kadrs. Tālāk atkal ņemam un ieklikšķinam un rakstam savu tekstu, ko jūs gribēsiet, lai kustas. Manā gadījumā tas būs join us. Jāatrod, nu labi, šis būs labs. Šis būs mans fonts. Nedaudz samazinam. Un sākam. Nospiežam atkal jaunu un nedaudz pabīdam uz priekšu. Un tā visu laiku. Un tad varam pazudināt join us, lai būtu mirdzošais efekts. Nu, kad pazūd, parādās. Labi. Un tagad vedam join us prom. Tā. Un tā. Tad paskatāmies, kas mums ir sanācis. Nē. Tur, kur mirgo, tur vajag nedaudz lēnāk. Es domāju 0,5 sekundes būtu labi. Saliekam 0,5 sekundes. Tanī daļā tur, kur ir domāts, kur mirgo. Tie vieta prom, tad būs labi laikam. Nu jā, izskatās jau labāk, bet tagad piestrādāsim pie paša teksta. Spiežam color overlay un izvēlamies teksta krāsu. Es domāju, es pieskaņošu DDAS 2 krāsām. Labi, man liekas, ka ir labi. Bet tad jau varam uzspiest inner glow un aptuveni līdzīgu krāsu. Nē. Vienkārši drop shadow un nedaudz tālāk. Jā. Es domāju, ka būs labi. Un join us vēl. Kaut ko. Tā būs labi. Un jā. Šis laikam. What? Nu jā, to vajadzēja darīt no sākuma, tāpēc. Tāpēc tā sanāca, bet, nu, man liekas, ka izskatās labi. Nu, vismaz principu sapratāt. Paldies par uzmanību un apmeklējiet the9.lv.